Jop, твою mать. Op. Bļaļ, es gribēju teikt, jop, твою mать. Nu, tas ir emocijas pēc labas trenēšanās. Lieta tāda, pulkstens sākam ir 11 vakarā, tikko es skatījos bija 22:59. 2. oktobrs, sestdienas vakars, nezinu, kas tas būs. Oktobrs sākums, kāda starpība. Šito blogu liek iekšā uzreiz pēc tam, kad es uzfilmēju, saprotiet. Kādas 2 stundas, pusotru apmēram te. Jau esmu, saprotiet, sestdienā parasti komandas treniņi. Man ir pirmdien, otrdien, ceturtdien, piekdien. Sestdienas, svētdienas ir parasti brīvas. Un tāpēc nāku te trenēties un saprotiet, kāpēc es to daru. Ja? Es te viens pats, protams, esmu. Es nenāku te tikai, piemēram, mētāt, ja? Es nācu trenēties reāli, individuāls treniņš tas skaitījās. Aizsardzības stāju, sūsājas, izskrēju un tad trenēju metienu pēc dribla, pustālo metienu pēc dribla. Ja saprotiet, es savu dzīvi, ir 2 lietas reāli, kas man šajā dzīvē, man passion, manas lielākās aizraušanās un ar ko es gribētu saistīt savu dzīvi, tas ir YouTube un tas ir basketbols. YouTube viss saistīts ar YouTube, kas varētu būt saistīts ar YouTube, tas ir aktieru māksla vai YouTube. Bet basketbolā gan strikti spēlēt. Un ar šīm lietām es vēlētos saistīt savu nākotni profesionālā veidā, gan YouTube, gan basketbolā. Tāpēc es netērēju laiku nekam citam, kas man nav vajadzīgs. YouTube un basketbols un mācības ir lietas, kas ir man viss. Un saprotiet, piemēram, piekdienā. Saprotiet, jums ir mērķi. Jūs nevarat strādāt pret. Jums jāstrādā pie viņiem katru dienu. Jūs nevarat fiziski strādāt pie viņiem, jums jāstrādā garīgi pie viņiem. Jums ir jākaļ katru brīdi plāni vai idejas saistībā ar mērķi, kas jums ir. Un, ja man nav komandas treniņi, tad es atrodu veidu, kā nākt te vai cik stulbi tas izklausītos. Dažreiz pat YouTube'ā skatos videoklipus striktu, lai mācītos kaut ko. Un YouTube's. Un visas lietas ap to. Tās 2 lietas, kam es koncentrējos. Kā jau es teicu, ar tām es gribētu profesionāli saistīt nākotni. Viņas perfekti arī iet kopā. Bet, ja jūs nevariet apstāties, kā saka, jums ir ikdienas jāvelta laiks, kaut arī nedaudz, bet ir jāvelta laiks. Jūsu passion, jūsu aizraušanās, kas jums ir, tam jums jāvelta laiks. Cerams, ka jums tas motivē, jo, piemēram, es saku, tad ir sestdienas vakars, kad citi atpūšās. Reāli sestdienā, kad visiem ir brīvs. Parasti sestdienās daudz ir nelietojami, jo vakar piedzērās piekdienā. Un man tāda lieta vispār dzīvē nav. Un tāpēc esmu šeit. Rīt no rīta, sākot ar 9 vai 10, es arī būšu šeit. Un vakarā pēc 9 es atkal būšu šeit. Jo tās lietas iet YouTube, basketbols un skola. Top 3 lietas, kas man dzīvē ir vissvarīgākās. Ar kurām es saistu dzīvi. Nekas cits. Jā, pat meitenes, pat vecenes. Jo, saprotiet, nezinu, kuru var viņas atrast vairāk. Agrāk varēja, tagad es nezinu, kur meitenes ir palikušas. Tāpēc daļai labi vien ir, jo
veltu laiku nākotnē. Bet jā, cerams, ka jūs saprotat, ka jums ir jābūt laiks svarīgākajām lietām. Nu, nezinu, tiekamies nākamajā blogā laikam, bet es publicēšu šito blogu precīzi no telefona uzreiz, kad es beigšu. Tas ir 11:30. Paskatieties, ārā ir tumšs. Es beigšu, un es būšu. Tas saucās passion. Dzīve ir īsa. Dzīvot varbūt ir grūti, bet dzīvot ir ideāli. Viss.